Grūti pateikt. Serbi šodien iesāk ļoti agresīvi. Neviena komanda līdz šim nebija tik agresīvi spēlējusi, un varbūt tāpēc nebijām gatavi. Viņi tiešām presēja pa diviem, Jāni neļāva viņam saņemt bumbu, varbūt kaut kur izjauca to spēles organizāciju, bet neskatoties uz to, labi, ka mēs tikām apakaļ, mēs saņēmāmies, cīnījāmies, spēlējām tā kā vajadzēja spēlēt no paša sākuma, tikām apakaļ, bet šķiet, ka pārāk daudz spēkus iztērējām, dzenoties viņiem pakaļ, un viņiem beigās tā spēka bija vairāk. Sākumā bija atkal vairākas tādas dīvainas svilpes un emocijas arī no jūsu puses. Teiksim, kā tu pats laukumā jūti? Bija kaut kāds lielāks respekts tiesnešiem pret pretiniekiem? Nezinu, grūti pateikt. Man negribētos baigi komentēt tiesnešu darbu tagad, jo es nezinu. Tiešām es neko negribu teikt, es negribu uzvilkt sevi un pārējos. Tā kā, katrs dara savu darbu un tas, lai paliek uz katra sirdsapziņas, cik labi viņš to dara. Situāciju tabulā esat skatījušies ritnējuši vai? Vēl nezinu, grūti tagad pirms spēles noteikti nedomājam, tad vakarā varēsim apsēsties, pastīties, padomāt, redzēsim, kā beigsies vēl nākamā spēle. Es nezinu, jūs noteikti esat skatījušies, jūs zināt noteikti jau, kas mums jādara. Tas vēl jāpaskatās, kā lietuvieši mums palīdzēs. Lietuvai jāuzvar, jā, tad mums vēl... Ja Lietuva palīdzēs, tad viss būs labi. Ok, tad redzam, vakarā apstīsimies, un jebkurā gadījumā, rītā jāuzvar, nav ko domāt, kaut kādiem tur, nezinu, ja mēs vai varam zaudēt, vai cik punktiem, tur nekas tāds nedrīkst būt galvās, vienkārši jāuzvar, mēs varam vinēt, mēs to esam pierādījuši. Pats čempionāta sākums bija tādām ļoti labām emocijām. Tagad 2 zaudējumi, lai arī pret spēcīgiem pretiniekiem nav uzlabojuši to garstāvokli. Vai jūs tomēr varat iztīrīt galvas no tiem rezultātiem? Nav nekā traģēdija notikusi. Šis tiešām bija stiprs komandas. Mēs spēlējām, principā, es teiktu, varbūt pat šīs spēles mēs spēlējām labāk nekā pirmo spēli pret Bosniju, ko es neuzskatu, ka mēs ļoti labi nospēlējām. Ja? Viņas vienkārši bija stipras komandas. Viņas paņēma to, kas viņiem bija jāpaņem. Mums kaut kur pietrūka. Lai mēs uzvarētu šitādas komandas, mums jāspēlē ir principā nevainojami. Mēs nevaram kļūdīties, nevaram dāvināt vieglas bumbas, vieglas punktus. Viņi katru kļūdu izmanto. Bet tā, ka būtu kaut kādas negatīvas emocijas, kas varētu turpinājumā traucēt, tā nav? Nē, nav. Protams, mums ir iespēja tikt nākamā kārtā. Te nav nekam negatīvam jābūt. Mēs neko neesam zaudējuši, visas cerības ir dzīves un cīnīsimies rītā ar pozitīvām emocijām. Domāju, ka viss būsim gatavi, nebūs neviens jāuzvalk atsevišķi. Tiešām, tā būs taču spēle par iekļūšanu nākamajā kārtā.